Pagarinātā garantija vieglajām automašīnām mūsdienās ir ierasta lieta. Turpretī motocikliem par tādu gan bieži nav dzirdēts. Un Honda nolēmusi spērt platu soli šajā virzienā. Sākot no šī gada 1. aprīļa, iegādājoties jaunu Hondas motociklu vai motorolleri, kas ir reģistrējums braukšanai pa ielu, klientam būs iespēja standarta 2 gadu garantiju pagarināt līdz pat 6 gadiem. Turklāt, atšķirībā no automašīnām, motocikla pagarinātā garantija neko nemaksā. Startā klientam tas neko nemaksā. Iegādāties jaunu motociklu, 2 gadus braucam uz apkopēm, mainam eļļas, mainam oriģinālās rezervas daļas, un pēc šiem 2 gadiem turpinam braukt, darīt to pašu un pagarinām garantiju līdz pat 6 gadiem. Motobraucēji, kas var atļauties jaunu motociklu, parasti tik ilgi ar vienu un to pašu modeli nebrauc. Pagarinātā garantija paaugstina tālāk pārdošanas vērtību. Manuprāt, tas ir ļoti labs ieguvums īpaši klientiem, jo, motocikls bieži vien ir tāds impulsīvāks varbūt pirkums, un nevienmēr cilvēks ar viņu brauc ļoti ilgi. Ir liela daļa klientu, kas 2-3 gadi iespējams un jau vai grib mainīt vai vispār atteikties, un viņam attiecīgi pēcpārdošanā būs tas bonus, kad uz šo konkrēto motociklu vēl ir ražotāja garantija. Honda moto pagarinātā garantija var noderēt, ja motocikls iegādāts ārzemēs. Lielākais ieguvums šajā sistēmā būs tas, kad cilvēks arī, iegādājoties lietot motociklu no ārzemēm, pieņemsim, šobrīd šī garantija darbojas jau 15 Eiropas valstīs. Tagad nāk klāt arī Baltija, Latvija, Lietuva, Igaunija, tās būs 18 valstis. Un mums būs redzama apkopja un servisa vēsture arī par Vācijā, Itālijā, Francijā iegādāt motociklu, kas atvieglos dzīvi gan klientiem, kuri, ceļo vairāk vai kuri ir iegādājušies motociklu ārzemēs. Garantija darbosies, principā visā Eiropā. Attiecīgi jāmeklē Hondas vai nu dīleru centrs vai certificēts servisa centrs. Ar viņiem jāsakontaktējas un brauciet, taisiet apkopes tur, un visa garantija saglabājas. Pagarinātā garantija tiks fiksēta elektroniski. Šobrīd klientiem izsniedzam drukātas servisa grāmatiņas. Tās iespējams arī turpināsim dot, bet no 1. aprīļa viss būs digitāli. Hondas Eiropas servisa sistēmā tiks izdarīta atzīme, ka klients ir bijis uz apkopi, to veicis laicīgi. Līdz ar to arī aizbraucot uz ārzemēm, tur, servisa meistari redzēs, kas ir darīts, kad ir darīts. Tātad vienīgais noteikums pagarinātās garantijas saglabāšanai – regulāra tehniskā apkope Honda moto autorizētā servisā. Tātad apkope intervāli lielākā daļai motociklu ir 10 000 kilometri. Jaunam tas ir pēc 1000, tas ir iebraukšanas periods, tad mēs atbraucam uz pirmo apkopi, kuras izmaksas principā motorolleriem ir ap 100 eiro, vidējas klases ielas mocim ir 150, 170, un tādiem motocikliem kā Afrika Twin tas ir 200 līdz 220 eiro. Un patīk jau tās Hondas cilvēkiem, pirmkārt tāpēc, ka kvalitāte ir tur, kur viņi vienmēr ir bijusi. Nebūs tā, ka būs jāremontē un kaut kas jālabo, vienkārši liesim degvielu un brauksim. Un arī motocikli ir pietiekoši, viegli vadāmi. Kas tiesa, tas tiesa. Sevišķi tādēļ, ka daži Honda motocikli atbrīvoti no nogurdinošās nepieciešamības spaidīt sajūgas viru. Šobrīd viena no aktuālākajām lietām ir Hondas pusautomātiskā sajūgas sistēma. 2 gadus jau viņi ir CB650R modelī, kuru, ja nesen esat kārtojis tiesības, noteikti atpazīsiet, jo šāds tieši motocikls arī CSDD uz eksāmeniem. Un no šī gada arī Hornetam un Transalpam, kas ir viena no pirktākajiem modeļu gamā, mums arī nāks aprīkoti ar Hondas e-clutch automātisko sajūgas sistēmu. Lielākais pluss tajā sajūgas sistēmā noteikti būs tas, ka nepieredzējušāks braucējs nekādā veidā šo motociklu nevarēs noslāpēt. Un pieredzējušam braucējiem atkal ļoti patiks, kā strādā quickshifters. Jo, kad tu ej tonī un kad tu štepselējies, tā kā formula viņš skan.